Šoreiz ne par problēmām es jums stāstīšu, bet par iespējām un risinājumiem graudaugu augumaiņā. Zemnieks sēja auzas ar cerību, bet raža ir tā, kas viņam iemāca pacietību. Es esmu Maira Marga, un šodien man ir patiesa prieks būt ziemas seminārā kopā ar jums un dalīšos ar zināšanām un pieredzi auzu audzēšanā. Vai vēl aizvien auzas ir ekstensīvs kultūra augs, kā jums šķiet? Un vai izmantojam visas sniegtās iespējas graudaugu augumaiņā? Ja runājam par auzu agroekonomisko novērtējumu, tad varam secināt, ka auzas ir diezgan vērtīgs kultūra augs graudaugu augumaiņā, kur tieši dominē graudaugi. Jo auzām ir tāda laba īpašība, ka tās spēj mazināt slimību risku un tieši uz tādām slimībām kā baltvārpainību un atsveida plankumainību. Un arī ir mazprasīgs priekšaugs tieši pēc kviešiem un kukurūzas, un arī ar savu sakņu sistēmu tā spēj ļoti labi uzlabot augsnes struktūru. Un vēl tāda ļoti laba īpašība auzām, ko novērtē, ir tā, ka viņām ir lieliska spēja konkurēt ar nezālēm. Manuprāt, daudziem lauksaimniekiem pēc pagājušās sezonas varētu būt tā, ka viņi nevēlās vairs sēt auzas, jo to kvalitāte pagājušo sezonu bija diezgan slikta, jo tilpuma masas nebija, lai varētu nodot kādā no augstākām kvalitātes grupām. Un manuprāt, šis mīts par to, ka auzas sējam un jau tur neko nevajag likt, vēl aizvien ir dzīvs, bet šajā prezentācijā es viņu gribu tiešām jums kliedēt. Tāpēc, kad ja mēs rūpēsimies par auzām un nodrošināsim viņu ar visu nepieciešamo, tad auzas arī atalgos ar ražu. Un es teiktu, par auzām ir jārūpējās līdzīgi tieši tāpat kā par sievieti. Viņas tiešām prasa uzmanību. Tā kā atceraties to. Un ja jūs izpildīsiet šos te 5 nosacījumus, tad visticamāk jūs tiešām rudenī braucot kombainā priecāsieties par to, kāds ražas iznākums jums ir no auzām. Tad pirmais svarīgākais faktors jums ir jāņem vērā vietas izvēle. Vietas izvēle tāpēc, ka auzas ir ļoti jūtīgas uz sausumu, un auzām pats svarīgākais brīdis, kad visvairāk ir nepieciešams mitrums, ir tieši cerošana un tūlītās pēc ziedēšanas. Nākamais svarīgais faktors par vietas izvēli, ja runājam, ir tieši par to iepriekš, ko jau mans kolēģis Jānis stāstīja par viendīglapju nezāļu piesārņojumu konkrētajā tīrumā. Jo īpaši, ja lauks ir piesārņots ar vējauzu, tad noteikti šādā sējumā nevajadzētu izvēlēties sēt auzas, jo ja jūs nokulsīt šo auzu produkciju un tajā atradīs vairāk par 0,2 piemaisījumu vējauzas, tad jūsu kravu visticamāk atgriezīs atpakaļ, un tad būs jums jādomā, ko ar viņu tālāk darīt. Nākamais svarīgais faktors, kas jāņem vērā, ir augstseka. Auzas, kā jau minēju, nav ļoti prasīgs kultūra augs, bet tomēr ir jāievēro daži knifi, ka tomēr auzas nevajadzētu sēt pēc auzām un nevajadzētu sēt pēc vasaras rudziem, jo tām auzām ir tendence un auzas ir ieņēmīgas uz stiebru nematodi. Un nākamais faktors ir līdzīgi kā rapsī, auzas nesēt biežāk kā reizi 4–5 gados. Ja runājam par šķirnes izvēli, tad, manuprāt, šobrīd jau tas piedāvājuma klāsts šķirnēs ir tik plašs, ka katrs lauksaimnieks var atrast savām vajadzībām un vēlmēm sev to tīkamāko auzu šķirnīti. Par sējas laiku. Sējas laiks ir ļoti izšķiros auzām pie ražas iznākuma, jo auzas sāk dīgt jau pie temperatūras 2+3 grādi, un ja temperatūra jau ir virs +12 grādiem, tad tā jau atstāja negatīvas sekas uz auzu ražu. Un vēl nākamais svarīgais faktors, kas mums jāņem vērā, ir auzām vajadzētu panākt vienmērīgu laukdīdzību. Un piemērs iz lauksaimnieka dzīves, kur lauksaimnieks sēja auzas aprīļa sākumā, tad uznāca neparedzēti laikapstākļi, kas pārtrauc auzu sēšanas darbus un varēja atgriezties pie tiem tikai aprīļa beigās. Un starptība starp šiem diviem sējas laikiem bija
par sliktu vēli sētajām auzām un raža bijusi pusi zemāka. Un vēl ir tāds teiciens, kad vēlu sētas auzas aiziet pelavās. Un, manuprāt, šis ir tāds teiciens, ko noteikti vajadzētu atcerēties, izvēloties sēt auzas un sējas laiku. Nākamais nemazāk svarīgs faktors ir mēslošana un varbūt pat būtiskākais faktors. Un atcerieties, auzas prasa sabalansētu uzturu. Līdzīgi kā sievietes mājās mēģina rūpēties par to, lai mēs lietotu un savā uzturā sabalansētu maltīti, tad arī auzas ir prasīgas uz to. Un ja mēs gribam panākt vismaz 6 līdz 7 tonnas auzu, mums jānodrošina slāpeklis 70 līdz 120 kg tīrvielām. Kā arī auzas ir ļoti jūtīgas uz mikroelementu trūkumu, tādu kā mangānu, varu, cinku, varu un molibdēnu. Auzas mēs varam sēt arī skābās augsnēs, jo viņas pacieš arī kalcija trūkumu un pacieš mangāna pārbagātību, jo skābās augsnēs tas būs izteikti. Savukārt augsnēs, ja mēs sējam vairāk tādām neitrālām pH, tad tur atkal būs tā, ka mangāna deficīts būs novērojams un auzām būs jādod papildus mangāna, lai nodrošinātu caur lapām. Un vēl iz dzīves tāds piemērs, kad auzas prasa kvalitatīvus lapu mēslojums, lai tie neveidotu skābu vidi, jo auzas tomēr reaģē uz skābiem lapu mēslojumiem un vizuāli tas skats nav tīkams. Tad attiecīgi gribas meklēt, kas tad tur ir problēma, bet beigās izrādās, ka tie ir mikroelementi. Par kodināšanu auzām jā vai nē, jo vairums lauksaimnieki sēja auzas nekodinātas, bet, ja mēs izvēlamies tomēr auzas kodināt, tad ir 2 slimības, kuras mēs varam ierobežot ar kodināšanu. Tā ir auzu putošā melnplauka un auzu brūnplaukumainība. Un pieredzējuši lauksaimnieki jau praktizē šo procesu kā auzu kodināšanu. Kā jums šķiet, vai auzās ir kādi auga aizsardzības līdzekļi, ar kuriem mēs varam efektīvi ierobežot viendīglapju nezāles? Auga aizsardzības līdzekļu metodas, jā, varbūt, kad nebūs īsti, bet varbūt tomēr ir kaut kādas citas metodas, ar kurām mēs varam izlīdzēties, lai ierobežot šīs viendīglapju nezāles. Vai kādas idejas? Saucamais kaplazāns, ļoti labi. Bet tas tiešām arī noder stāstījumā pie Jāņa, jūs jau dzirdējāt. Ja runājam tālāk par augu atsevišķu īpašību un spēju, par tādu kā alelopātiju, tā ir auga spēja izdalīt ķīmiskas vielas, kas kavē sēklu dīkšanu, sakņu attīstību un auga attīstību. Līdz ar to kultūraugam ir lielāka spēja nomākt nezāles, un līdz ar to arī auzas tiek novērtēts kā ļoti labs kultūraugs augumaiņā ar augstu spēju tieši nomākt nezāles. Un uz kurām tad no viendīglapju nezālēm auzām ir gana augsta efektivitāte konkurencē. Auzas ļoti labi konkurēs ar ložņu vārpatu, parasto gaisāri un zaļo sareni. No divdīglapju nezālēm tās būs balanda, pļavas pastinaks un ārstniecības pienene. Bet, protams, mums paliek virkne nezāļu, kas vienalga ir jāierobežo auzu sējumā. Un kā jau minēju, auzas ir ļoti prasīgas uz mitrumu, un līdz ar to mums šie darbi jāizdara ļoti saulaicīgi, lai novērstu nezāļu konkurenci. Un BAS piedāvā 2 risinājumus, vēl pēdējo gadu tas ir ārats un biatlons, un tiešām aicina izmantot šos herbicīdus šajā sezonā savā herbicīdu stratēģijā. Un brīdī, kad jūs plānojat likt herbicīdas, iesaku arī apsekot sējumu un paskatīties, vai tajā vasarāju sējumā gadījumā nav kādas laputis sastopamas, jo laputis var inficēt augus ar nevis auzu, bet miežu pundurainības vīrusu, kas atkal negatīvi atstāja sekas uz auzu ražas iznākumu. Un līdz ar to tad jūs varat veidot bākas maizījumu herbicīdu kopā ar insekticīdu.
Bet liekatais auss, kad nekādā gadījumā auzās neveidojam bāku maisījumus ar augu augšanas regulātoriem. Tos lietojam atsevišķi. Ir diezgan populāri auzās veidot pasējas, un viena no tām pasējām, ko lauksaimnieki praktizē, ir stiebrzāļu pasēja. Un stiebrzāļu pasējā mums ir herbicīdu risinājums, biatlons, ar ko mēs varam ierobežot plašu divdīgu lapju nezāļu spektru. Bet savukārt, ja veido pasējas ar tauriņziežiem, tad šeit, diemžēl, risinājumu herbicīdu nebūs. Ja runājam par intensīvu auzu audzēšanu, līdzīgi kā citās graudaugu kultūrās, mums arī jāpadomā par veldri, lai izvairītos no šādiem riskiem. Un mēs iesakām izvēlēties regulātoru Medax Max un lietot ap 32. attīstības stadiju. Un kāpēc tieši Medax Max? Tāpēc, kad Medax Max neatstāja pēcatliekas gala produkcijā, ko, piemēram, var atrast lietojot cikocelu. Un, piemēram, Somijā tie lauksaimnieki, kas lieto cikocelu, viņus auzas netiek iepirktas pārtikā, bet tiek iepirktas tikai kā lobarības auzas. Un otrs, Medax Max, lietojot 32. attīstības stadijā, mēs panāksim vislabāko īsināšanu, un arī papildus Medax Max nodrošinās labāku barības vielu apriti un izmantošanos. Ja runājam vēl par slimību ierobežošanu, tad pagaidām Latvijā ir sastopamas divas auzās slimības, ko mēs varam ierobežot ar fungicīdu. Apstrātā ir auzu lapu brūnplankuma mainība, par ko jau mēs izrunājām, un auzu vainagrūsa. Un auzu vainagrūsai ir tendence parādīties no maija vidus līdz jūnija vidum. Un, ja rūsa parādās līdz auzu ziedēšanai, tad noteikti mums vajadzētu veikt apstrādi ar kādu fungicīdu, lai efektīvi ierobežotu šīs slimības. Bet no prakses es esmu novērojis to, ka drīz vien tik līdz auzas beidz ziedēt, tad šie rūsas slimības izplatības patogēni ir sastopami auzās. Tāpēc es teiktu, rūpīgi pirms auzu ziedēšanas apsekojam sējumu un paskatāmies, vai tiešām mums nebūtu nepieciešama apstrāde ar fungicīdu. Un arī mēs kā BAS esam veidojuši izmēģinājumus un lietots fungicīds balāja auzu izmēģinājumā un redzam, ka ar puslitru balāja mēs panākam ļoti labu ražas pieaugumu. Tur ir ne tikai šis pienesums no azola, bet arī no F500, par ko jau Dagnija jums ļoti labi izstāstīja. Savukārt, ja mēs izvēlamies iet uz vēl augstākām ražām, tad šo te fungicīda pilno devu litru mēs varam sadalīt uz pusēm, sākumā kopā likt ar regulātoru un otru pusi likt īsi pirms, tieši tad, kad skara nāk ārā, īsi pirms ziedēšanas, un vēlreiz apsakot lauku, vai nav kādi kaitēkļi, un ja ir, tad tomēr arī apsvērt šo te iespēju par to ierobežošanu. Nākamais tāds agronomisks faktors, ko lauksaimnieki varbūt neņem vērā, dēļ tā, ka tomēr ir šī te intensīvā kviešu kūšana un auzas, tāpat līdzīgi kā zirņi, bieži vien ienākās paralēli kviešu ražai. Un ja mēs gribam iekult tomēr šo te auzu augstāko ražu, tad mums auzas ir jākuļ tiešām tad, kad tās ir gatavas un nevadamies pēc salma krāsas, jeb stiebra krāsas, bet vadamies tiešām mērot mitrumu, jo laukā tas ir jānomēra vairākās vietās, jo auzās tiešām mēdz variēt uz kulšanas brīdi, kad vienā vietā tie ir 20%, citā tie ir 11%, kaut kur 16%, kaut kur 12%, un gala rezultātā, tad, kad jūs nokuļat, tas optimālais mitrums ap 16–14% jums visticamāk būs nododot. Un tās galvenās priekšrocības, kas jums jāņem vērā, ir tā, ka tiešām auzām ir pozitīva ietekme uz šo te augu maiņu, tieši ierobežojot slimības, un arī būs pozitīvs pienesums uz augsnes veselību un augsnes struktūru. Un, ja plānojam intensīvu auzu audzēšanu un ejam uz augstām ražām, tad arī izmantojam gan mēslošanas līdzekļus, gan auga aizsardzības līdzekļus. Nu tad, lai jums izdodās šajā sezonā iegūt tiešām veiksmīgu auzu ražu.